paziņota. Tad es tagad parādu e-klasi. Un bez tās prezentācijas, kas beidzas ar PPTX, mums ir arī tēmas plāns, un vēl ir tāda lieta kā radio un mikroviļņu infografikās iekļaujamā informācija. Un tas ir tas, kam es gribu pievērst uzmanību tagad, jo vai jūs tagad redzat to tādu tā kā PDF-u infografiku radio un mikroviļņu izmantošanu? Jā. Jā, ok. Tad es gribētu, lai jūs individuāli vai pāros izveidojat infografikas par radio un mikroviļņiem, jo, pirmkārt, man pašai ir ļoti gribētos tādu individuālo piegājienu, vairāk tādus individuālos darbus redzēt, jo man gan Zooms, gan uzdevumi.lv, gan viss tas pārējais tomēr ir diezgan apnicis. Man liekas, ka jums arī varētu būt apnicis, plus jums būs iespēja, ja jūs tā izvēlēsieties, papļāpāt ar saviem klases biedriem. Bet kāds mums būtu plāns? Šodien mums ir vēl viena cita lieta jāizdara, bet tas nebūs tik ilgi. Un principiāli ir tā, ka jūs varat sākt šajā nedēļā veidot. Rekurte termiņš būtu 13. Kas ir nākošās nedēļas svētdiena. Atšķirībā no tā, cik ļoti gribat jūs novilkt visu to padarīšanu, bet līdz tam obligāti ir jāiesniedz tā infografika, rekurtē rakstīts Classroomā. Ja galīgi Classrooms neiet, tad var e-klasē arī atsūtīt. Bet labāk pamēģināt to Classroom, tāpēc, ka tajā e-klasē, tur tajās vēstulēs būs ļoti grūti nenoslīgt man kā skolotājiem un pamanīt kādu ļoti specifisku jautājumu, ja gadījumā kādam kaut kas neiet, ja visi tikai sūtīs to informāciju, kur ir vienkārši kā infografiks un viss, kā nodot uzdevums. Bet kā mēs to darīsim? Te zemāk ir tēmas, un jūs iepazīstaties ar tām tēmām, un rekur te ir links, jūs varēsiet spiest virsū un ierakstīt savus vārdus uzvārdus. Rekur te ir 9 tēmas kopumā, te ir norādīts vēl, kas papildus bez tās tēmas kas ir jāiekļaut tajā infografikā iekšā. Un, ir ļoti dažādas tēmas. Man pašai liekas, ka tas Active Denial System ir viena no interesantākajām, jo tā ir tāda lieta, kura varbūt ikdienā nav tik ļoti redzēta, tā kā tā ir viena no militārajām tehnikām, bet principiāli jebkura no šīm elektromagnētisko viļņu ierīcēm ir ļoti interesanta, tāpēc, ka mēs viņus parasti sastopamies ar viņu ikdienā. Tad zemāk ir vērtēšanas kritērija, un šoreiz būs tā arī, kad vērtēts tiks ne tikai tas, kā izskatās tā infografika un kas tur ir iekļauts, bet arī būs jāveic vismaz 2 citu klases biedru infografiku tāds tā kā vērtējums. Līdzīgi pēc tiem pašiem punktiem un pēc tieši paši, kā es vērtīšu jūsu darbu, tad jums būs tāds tā kā kompleksais vērtējums, kur gan klases biedri būs vērtējuši, gan arī es būšu vērtējuši, lai būtu gan objektīvāk, gan arī interesantāk, jo dažādi cilvēki, dažādi skatu punkti un tā kā tajā vērtējumā būs jāieraksta arī ne tikai tās lietas, kuras tur nav bijušas un kuras nav labi saprotams, bet obligāti arī tajā vērtējumā būs jāiekļauj arī lietas, kas patīk un kas ir labi sanākuši. Tad, man liekas, tas būtu tāds ļoti vērtīgs un tāds foršs ir balzāms dvēselei par to, ka cilvēkiem patīk tas darbs, ko mēs darām. Un pašā apakšā te var redzēt to vērtēšanas skalu. Viņa tāda knapa šoreiz, bet parasti par tām infografikām ir diezgan labi vērtējumi ar visu to, ka tajā skalā var redzēt, ka principā atzīme balles mainās pēc punktiem. 1 punkts nomainās balla. Vai ir kāds jautājums par to, ko es tikko stāstīju par tām infografikām? Ko man darīt, ja man nav draugu klasē? Tad rekur te ir rakstīts infografikas var veidot individuāli vai pārī. Tad individuāli. Par ko? Kas tas ir par tādu? Tas, man liekas, nebija infografikas kontekstā saistīts. Vienkārši tā kā atrisināt šo problēmu. Kāda problēmas nesaprot? Jūs būsiet viņa draugs? Protams, mēs varam kaut ko. Es vienīgais no sākuma, mēs varam sazināties individuāli par to un parunāt, kā tur beigās, ko nozīmē draudzēties, kas mums būtu jādara. Jā, es internetā tagad meklēju draugus. Man likās, tas ir Ozoliņš, tas no Ozoliņš. Jā, man arī no sākuma likās. Es gažību sarunu vispār nesaprotu. Kas tas ir par cilvēku vispār, kāds zina? Tas bija Tomas, ne?
Gan jau, ka Melbārds viņam pateikšu tā mainīt niknēm. Tas ir Niklaus Austers, allegedly. Nē, tas ir Melbārds. Es burtiski runāju, what do you mean? Varbūt viņš. Labi. Bet, ja nopietni, vēl kāds jautājums ir? Melbārds nolīgi ķīnieši. Vēl kāds jautājums? Gāzes vēderā. Ko man darīt, ja man ir gāzes vēderā? Kaut kas par tēmu ir jautājums. Jūs ieliksiet vēl to dokumentu e-klasē? Viņš ir e-klasē. Tad man nav jautājumu, paldies. Labi, tā. Un tad, ja mēs pievēršamies tam, kas šodien būtu jādara, tad pirmām kārtām es vienkārši gribēju atgādināt to, ka ir tāda lieta kā fizikas olimpiāda, un ir cilvēki, kuriem patīk piedalīties fizikas olimpiādē. Bet tas galīgi nav obligāti, bet ja ir tāda, ja ne, tad vienkārši noignorējam manu to vēstuli, ko es sūtīšu 4. decembrī. E-klases pastā. Bet, ja mēs runājam par to, par ko mums šodien būtu jārunā, es pamanīju pēdējā laikā ļoti daudz ziņu sižets, ka cilvēki dedzina televīzijas, bet mobilo telefonu torņus. Un tieši vienu mobilo telefonu torņu veidu, kas ir mūsu jaunais 5G, 5G saturs un 5G starojums, par ko ļoti, ļoti daudz uztraucās. Te ir, kur arī viens no ziņu sižeta. Ir gan uzsaukums publicēts, gan arī publicēts, kā izskatās jau nodzēstas tornis un kā viņš izskatās tā, ka viņš dega. Vienīgais man interesē tas, ka šis tornis man vairāk izskatās pēc 4G torņa, bet tas laikam ir saistīts ar manu profesionālo kretīnismu. Un, ja cilvēkiem ir kaut kāds naids, tad viņi vienkārši viņu izpauž nedomājot īsti. Tas ir no Facebooka? Jā, nedomājot īsti. Nē, mēs arī tajā informācijas avotā, ko es šodien rādīšu, tur arī būs rakstīts, ka daudzi arī šeit Latvijā, jo Latvijā ir pagaidām 2 5G torņi uzstādīti. Un kad cilvēki tāpatās neatpazīst viņu savā starpā, kā viņi izskatās pēc izskata. Bet to tad arī tas būs viens no mērķiem, kas šodien, ko jūs arī varēsiet izskatīt. Viens ir rādušos, bet... Uzzināsim, kā izskatās, lai varētu iet dedzināt, jā? Jā, tu pilnīgi pareizi nolasīji. Netak. Es ceru, ka jūs neiesiet dedzināt. Tas tāds nav mērķis. Mēs varam tikai 5G. Ne jau 5G torņu skolotājs, neesmu idioti. Es domāju, mums kā klasē vienalga, ko mēs dedzinām, galvenais, ka deg. Galvenais, ka deg. Nē, es varu piekrist par to, ka ir tāda, ka ir forši skatīties, piemēram, ugunskurā vai piemēram, tā, kas kaut kas tiešām... 5G torņu degoši arī. Ne. Bet 5G, man liekas, būtu Tad jau labāk fotoradaras nodedzināt. Jā, ir cilvēki, kas arī ar to nodarbēs. Labi, ja mēs runājam par 5G torņiem, es vēl redzēju arī ļoti interesantu salīdzinājumu, jo ļoti daudz, es nezinu, jūs esat pamanījuši vai nē, bet tad, kad cilvēki mēģina paskaidrot savu domu, viņi ļoti bieži izmanto tādu zinātniskus datus, kuri atsevišķi ir ļoti labi, bet saliekot kopā, tad viņi raisa tiešām tās pārdomas. Jo šeit ir tā, ka vienā pusē ar tā kā zilām krāsām ir norādīts ASV, protams, jo viņiem tur ir ļoti daudz, tieši tagad 5G anteni jau ir izvietots, kurās vietās ir tās antenas, kuras nodrošina 5G elektromagnētisko starojumu, un blakus ir tas COVID-19 gadījumu izplatības tie epicentri, kas ir uzzīmēti. Un, ja mēs salīdzinām tās antenas un tos COVID-19 gadījumus, tad viņi patiesībā ļoti sakrīt. Un tad ir tāds jautājums. Bet kā citādāk? Tur, kur 5G izplāts ar COVID. Līvāk apdzīvots, tas nozīmē, ka tur ātrāk izplatās tas tevi COVID. Parādījās, veģī. Kur sākās 5G Ķīnā, kur sākās COVID-19 Ķīnā. Es gribu norādīt uz to, ka es kāpēc uz Aļasku šī korelācija nesakrīt. Es, protams, nesaprotu, kādēļ 5G torņa Aļaskā neizstaro COVID-19, bet mana teorija tādēļ, ka tur ir pārāk augsts. Pārāk augsts, vai ne? Jā, saliekot ļoti daudz
Laba zināšanas kopā mēs varam to izdomāt. Nu jā, redz, par to jautājumu, par to izskaidrot, es jau tur dzirdēju ļoti daudz, jūs aktīvi šodien gribat prāpāt par to, ka tas 5G antenu izvietojums un COVID-19 citas tā saistība ir tas, kas ir šajā gadījumā ļoti, varētu izskaidrot to, protams, jā, konspirācija teoristiem viņi piemetās pie nākošā skaidrojuma, un tas ir par to, cik daudz cilvēku kurā vietā dzīvo un cik blīvi ir apdzīvota noteikta vieta. Loģiski, ka jo vairāk cilvēku dzīvo vienā vietā, jo vairāk tur būs COVID-19 gadījumu. Tāpēc ir diezgan loģiski, ka tos mobilo telefonu torņus vairāk ceļ tur, kur ir vairāk lietotāji, jeb vairāk telefonu, kur prasa šo savienojumu nemitīgi. Bet vienalga ir jādomā par to, ka tā informācija viņa varbūt citreiz var šķist no sākuma it kā zinātniskos datos pamatot, bet beigās viņai ir kaut kāds pavisam cits, daudz loģiskāks izskaidrojums. Skolotāji, jūs palaidāt vienkārši garām svarīgi detaļi. Tie cilvēki, kas būvē 5G torņus, būvē tur, kur daudz cilvēku, lai varētu vairāk cilvēkiem izplatīt Covid. Arī, redzījā, šitā ir par to, ka... Es daru, ka būtu tā, ja tur pastītos kaut kādu karti, kur ir tā kā McDonaldi visi izvietoti, dabūt arī kaut kādu līdzīgu. Un tad tur var skatīties visu McDonaldus, Starbucksus, un tad tur var stākt. Bet McDonaldis sadarbojas, Starbucks sadarbojas, viņi visi... Starbucks nestrādā, Starbucks... Ejam dedzināt Rīgas maķī. Ejam dedzināt visus McDonaldus un Starbucksus un vispār anarhija labākā ideoloģija. Bet no sākuma Metamfetamīna patēriņš uz 100 iedzīvot, ne vienkārši kopumā. Tad tur kopā COVID-19. Labi, anyway. Jūs redzat, ir vietas, kur tas strādā, ir vietas, kur nestrādā. Mēs zinām, Latvijā ir 2 5G toņi šobrīd, bet Latvijā Covid iet uz urā. Ja? Nevienu jaunu toņu nav uzstādījis, bet viss aizvien sliktāk un sliktāk, diemžēl, skatoties ziņās. Un tad šodien es gribētu jums parādīt vienu video, kurā man liekas ļoti interesanti un diezgan vienkārši pastāstīts, un no tā video jums būtu jāizvelk vairākas lietas kopā. Respektīvi, tas, kas šobrīd ir uz tāfeles, tās arī būtu tās galvenās lietas, kuras video būtu jāmeklē, tāpēc lūdzu izlasam viņas tagad, katrs pie sevis. Tā, labi. Kā mēs to darīsim? Šito jau es nostāstīju jums. Tad pirmā lieta mums būtu nedaudz jāatkārto par to, kas tad tur tajā antenā ir, kas veido to elektromagnētisko vilni. Kāds man jau uzreiz var pateikt? Strāva. Strāva. Labi, kas ir iekšā strāvā, kas nodrošina gan strāvu, gan arī izturo elektromagnētisko vilni? Elektroni, super, jā. Tātad vienā tajā antenā, kas raida signālu, kustās elektroni, kas tālāk šo elektromagnētisko vilni izplata apkārt, noteikti attālumā un noteiktos virzienos, atšķirībā no tā, kāda antena tā ir. Bet antenas būtība ir tajā, kad viena antena uztver, viena izstaro, otra antena uztver, un tad tālāk, piemēram, mums ir telefonā, mēs varam apstrādāt informāciju, nolasīt, tur ziņu, varam atbildēt uz zvanu, un tad tajā brīdī, kad mēs atbildam vai nospiežam to, kad mēs atbildam vai paceļam telefonu, tajā brīdī mūsu antena arī pārslēdzās no tās ne tikai uztvērēja funkcijas, bet arī raidītāja funkcijas. Bet neatkarīgi no tā, kādu lielumu antenu mēs skatāmies, tur kustās elektroni, un elektroni ir tie, kas rada to vilni, caur kuru tas starojums izplatās, un elektroni ir pie vainas, ka tur tas elektromagnētiskais starojums mums apkārt un iespējams rada ļoti lielas problēmas. Bet par to tad mēs tālāk skatīsimies. Un kāds mums būtu plāns? Esmu atradusi, ir interesants aizliegtā paņēmiena raidījums, un tur būtu sekojošas lietas.
ka šeit augšā ir norādīta tā saite, un te es norādīju aptuveni tās minūtes, kurās var dzirdēt to informāciju. Tad pirmajās 10 minūtēs būtu par 4G, 5G starojuma atšķirībām un 4G un 5G antenām, gan tos, kā viņi izskatās, un cerams, ka jūs pēc tam arī varēsiet atšķirt 4G no 5G, un ja jau tas ir ļoti vajadzīgs, tad varēsiet arī atrast, kura tieši antena ir, nezinu, jāboikotē vai kaut kas ar viņu jādara, kas būtu viena daļa, un tad otrā daļā būtu par tiem 5G, kā var to informāciju apgāst, ja šitos apgalvojumus, kuri ir pret 5G, viņi izsaka kaut kādus apgalvojumus, un tālāk no tās 18 minūtes ir diezgan daudz piemēru, bet jums pietiks ar kādiem 2 vai 3, kā jūs varētu apgāst to, ko viņi saka. Viņi tur saka, piemēram, to, ka tas 5G starojums ir tā kā mikroņu krāsnī, un mēs tur izvārīsimies, tā kā mums būs 5G, un tad viņi saka to, ka 5G ir ļoti spēcīgs starojums, daudz spēcīgāks, un vēl dažādas lietas viņi saka. Nu, lūk, kā es gribētu, lai es dara? Zoomā mums vairs nav jāpaliek, bet tad tā prezentācija viņa ir pievienota e-klasē, un e-klasē arī strādā šis te links, kas te ir augšā, uz kuru var uzklikšķināt un skatīties to video. Un tad jūs varētu vēlams šodien, bet ja šodien vairs nav laika, tad arī rītdienas laikā to var izdarīt. Noskatīties to video, atrast tās atbildes uz tiem jautājumiem, kas te slaidos bija uzrakstītas, un tad izpildīt arī, esmu sagatavojis arī tādu mazu ieskaitīts, neieskaitīts testiņu, tad e-klasē tur ir norādīts tā saite, uz kurien ir jāiet un kur viņš ir jāpilda. Ir skaidrs, ko es no jums gribu, lai jūs darat. Jā. Bababuj. Jā. Labi, tātad pastāst saviem vārdiem. Kāds pastāst saviem vārdiem? Kāds ir plāns tuvākais? Noskatīties video, saprast atšķirības starp 4G un 5G, un tad tur vēl uzzināt tos piemērus, kur apgāž tos sliktās īpašības, kuras piemītot 5G, kur viņi tur paskaidro, kā īstenībā ir. Un tad pēc tam, ja ir laiks, izpildīt to testiņu. Nē, ja nevis ir laiks, bet beigās izpildīt ieskaitīts, neieskaitīts testiņu. Jā, nu, to var izdarīt. Labi, tā. Bet galvenais ir paskatīties. Jā, galvenais ir noskatīties video, bet jūs redzat, tas video ir garš, jūs varat viņu visu neskatīties. Jūs skatāties, cik daudz jums ir laiks, lai šīm atvēlētu šodien, bet tad var arī rītā mierīgi pabeigt. Un ko es vēl gribēju teikt? Es domāju, ka mēs varētu kaut kad, kā jūs gribētu, mēs varētu uztaisīt arī kaut kad tādas tā kā debates par to elektromagnētisko starojumu un viņa kaitīgumu, vai tas būtu tāds, Jā, mēs varētu uztaisīt debates skolotāji. Jūs gribētu tādā veidā, kā mēs iepriekš runājām, tikai drusku mazākās grupās, lai nav tā, ka mēs runājam viens otram pāri, jo Zooms vienkārši tad izgriež to un dzird tikai vienu cilvēku. Nu, nē, labāk vienkārši visi vienā putrā maucam. Jā, ļoti liederīgi. Jūs varat mums uzlikt pozīcijas, kuras mēs neturam, un tad ir interesantāk. Jā, skolotāji, jūs varat tur mutēt cilvēkus, ja, un tad viens izsakās, ja, un ja otrs tur grib runāt, jūs vienkārši uzliekat viņam muti, un tad viņš nevar runāt, un tad pēc tam atbloķējiet viņu, un tad tur riktīgi varēs debatēt. Kāpēc mums nav MS Teamos, kur var visu mjūtot un bez tērā reāls vīlies? Zoomā arī tā var darīt, tikai jums tas ir noslēgts nost. Jā, tieši tā mums ir noslēgts. Kāpēc man tas reāli noslēgts? Jā, es arī vienkārši runāšu tāpatās pa virsmu, lai neko nevar saprast. Kristian, tu beidz. Diviem cilvēkiem, kas nonāks līdz 2 cilvēkiem, kuri pēc tam debatēs. Un tad tajās gala debatēs, kaut kādā 14. septembrī vai kad tur tas būs, mēs būsim vienkārši 2 cilvēki un moderators, jūsu skolotāji, un tad vienkārši uztaisam tā kā bija ASV debatēs. Nu, tas būs tā kā prezidentu debatēs, jā? Nu, jā, pieņemsim Artis un es, vai ne? Viņš saka, nu, bet kā 5G ir elektromagnētiski viesi? Ne, fake news. Kur tu to CNN atradi? Fake news. CNN Clinton news.
Labi, tā. Tad es padomāšu par to debatēm, piedāvāšu tādu nopietnāku variantu un ideju, un tad nākošajā reizē, bet tad sanāk to, ka... Dedzināšana ir radījusi darbu miljonus ļaunprātīgiem dedzinātājiem. Ko viņi citu darīt? Jā, darbu parasti maksā, ja tev par to nemaksā, tas ir tavs hobijs. Labi, tātad tas ir viņa hobijs. Tad šodien par to, ko mēs tikko runājam, par 5G jānoskatās tas aizliegtais paņēmiens. Nākošu nedēļu tad mēs turpināsim, strādāsim tā infografika, un tad skatīsimies tad aiznākamajā nedēļā, kas sanāk laikam tieši pirms brīvlaika, tad izdomāsim kaut ko, es padomāšu kaut ko interesantu, ko mēs varētu darīt, un tad ar to nodarbosimies. Labi, tad šodien tas arī viss no manis. Ja ir jautājumi, droši rakstam, bet ja ne, tad tas arī viss. Visu labu! Visu labu! Visu labu! Visu labu! Uz redzēšanos! Visu labu!